Labvakar, jūs mājās. Šodien izvēlējos tādu ļoti vienkāršu dziesmiņu. Parasti tā patīk arī nevis dziesmiņu, bet dziesmu, tautas dziesmu. Tas man jāmācās, jālabo. Parasti tā patīk bērniņiem, jo viņa ļoti mīlīga dziesma, tautas dziesma. Tā kā, ja esat tur arī mazie dziedātāji, tad klausieties un dziedam kopā. Un dziesma ir tāda diezgan īsa, un tāpēc es domāju, ka mēs dziedāsim 2 reizes. Gotiņ mana raibaliņa, ziedaināmi kājiņām. Gotiņ mana raibaliņa, ziedaināmi kājiņām. Pati kāpa kalniņai, ziedi bīra lejiņā. Pati kāpa kalniņai, ziedi bīra lejiņā. Netaēda purva zāli, nedzerāva sūdentiņ. Netaēda purva zāli, nedzerāva sūdentiņ. Nedrīkstēju tālu dzīti, lai ziediņi nenobīr. Nedrīkstēju tālu dzīti, lai ziediņi nenobīr. Ciema gani ķīvējāsi, melnas govis ganīdam. Ciema gani ķīvējāsi, melnas govis ganīdam. Man bija raibaliņa, es ganīju dziedādam. Man bija raibaliņa, es ganīju dziedādam. Vai dziedādams? Ja dzied puika, tad dziedādams, un meitenes dziedādam. Un tagad visi kopā, lielie un mazie. Paņemšu pustoni augstāk, lai ir jums dažādi varianti. Gotiņ mana raibaliņa, ziedaināmi kājiņām. Gotiņ mana raibaliņa, ziedaināmi kājiņām. Pati kāpa kalniņai, ziedi bīra lejiņā. Pati kāpa kalniņai, ziedi bīra lejiņā. Netaēda purva zāli, nedzerāva sūdentiņ. Netaēda purva zāli, nedzerāva sūdentiņ. Nedrīkstēju tālu dzīti, lai ziediņi nenobīr. Nedrīkstēju tālu dzīti, lai ziediņi nenobīr. Ciema gani ķīvējāsi, melnas govis ganīdam. Ciema gani ķīvējāsi, melnas govis ganīdam. Man bija raibaliņa, es ganīju dziedādam. Man bija raibaliņa, es ganīju dziedādam. Kā jums vispār iet ar tekstu mācīšanos? Vai līdz vēl 10 dienas palikušas ir
līdz, nē, pat mazāk, cik 21. cik 11. Ar vienu vārdu sakot, nav daudz vairs laika, jāsāk mācīties. Lai esat pirmie dziedātāji savā ciemā. Labi. Teikšu jums ar labvakaru. Ir jau diezgan vēls, jāiet gulēt. Un tiekamies rīt. Jā, rīt svētdien. Rīt vakar. Tiksimies. Labvakar.